Es esmu patiesi lepna par to, ka Latvija, tāda maza valsts, tik īsā laikā spēja izcepuroties no dziļas ekonomiskas un vērtību krīzes. Faktiski tas iespējams bija tikai tāpēc, ka mūsu nācija ir solidāra, spēja solidarizēties. Un tā ir ļoti viena būtiska lieta arī nākotnē, jo faktiski cilvēks spēs izdzīvot tikai tad, ja mēs spēsim vienoties par kopējo sabiedrisko labumu, nevis katrs par savu individuālo labumu. Un, lai cilvēks izdzīvotu, tā skaitā arī mazas nācijas, mums jāvērš savu darbību turpmāk uz to, kā vairot sabiedrisko labumu, kā katram justies piederīgam šim labumam. Un tas ir jāizdara iepratim egoismam. Tas ir ļoti grūti pārvarēt savu egoismu, jo tieši egoisms ir novedis pie tā, ka pasaulē joprojām ir gan ekonomiskā, gan drošības krīze. Ekonomiskās krīzes pašā, teiksim, augstākajā punktā mēs nonācām pie situācijas, ka bija daudz cilvēku, kuriem nebija ko ēst, nebija ko samaksāt rēķinus. Un samērā lielā steigā, arī balstoties uz starptautisko aizdevumu spiedienu, balstoties uz starptautisko aizdevēju spiedienu, tika paaugstināti pabalsti, ieviesti jauni pabalsti, un tā rezultātā daļai no sabiedrības nodarīts ļoti liels kaitējums. Jo iznāca paradoxāla situācija, ka krīzes laikā cilvēki, kur negribēja strādāt arī saucamajos treknajos gados, sāka dzīvot labāk nekā tie cilvēki, kas maksāja nodokļus un kaut kādā veidā vēl spēja savilkt galus kopā. Un pašlaik izējot no šīs ekonomiskās krīzes, mums ir ļoti liela demotivēta sabiedrības daļa, kuri vairs negrib un nemāk strādāt, jo viņi nesaskata tanī jēgu, viņi ir zaudējuši orientēties dzīvē. Un ja mēs gribam, lai Latvija būtu plaukstoša valsts, tad mums ir jāspēj šo te inerto sabiedrības daļu atgriezt darba tirgū. Un mēs viņu nevarēsim atgriezt darba tirgū tikai sakot, ka ir brīvas darba vietas. Šiem cilvēkiem nepieciešama spēcīga motivācija, ka viņi arī ir vērtība kā personība, ka viņi kaut ko var izdarīt. Jo ilgstoši saņemot pabalstu, cilvēks ātri vien degradējas un spēj iztikt tikai no minimuma. Bet mūsu nācijai, kur ir ļoti maza nācija, mazāk par 2 miljoniem, ir vajadzīgs katrs cilvēks. Manuprāt, lai mēs attīstītos kā spēcīga un sekmīga nācija, mums ir jāspēj nodrošināt to, ka cilvēks, kas strādā 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā, spēja ar savu algu nodrošināt savas ģimenes pamata vajadzības. Jo pārāk daudz ir to cilvēku, kas saņem minimālo algu, un skaidrs, ka no minimālās algas var vilkt dzīvību, ja tā drīkst teikt, bet nevar dot saviem bērniem labu izglītību, labu kultūru, labu priekšstatu vispār par to, kas ir kvalitatīva dzīve. Tas ir no vienas puses. No otras puses, protams, mēs sakam, ka mēs nevaram maksāt vairāk, jo tāda ir mūsu ekonomiskā situācija. Taču ar to mēs nākotnē maksāsim daudz vairāk. Lai valsts attīstītos kā tāda plaukstoša, savstarpēji solidāra un uz sabiedrisko labumu vērsta, ļoti būtiski ir lieta pilsoniskā sabiedrība. Tā ir joma, ko vajadzētu arī iekļaut Nacionālā attīstības plānā kā veicināmu lietu, jo pateicoties pilsoniskai sabiedrībai faktiski ir izveidojusies mūsu Latvijas valsts. Ja pagājušā gadsimta sākumā cilvēkiem būtu interesējis tikai personiskais labums, nevis sabiedriskais labums, visticamāk tāda Latvijas valsts netiktu nodibināta. Ja pagājušā gadsimta 40. gados, 50. gados, kad notika izsūtījums un cilvēki nesaglabātu ideālus un 80. gadu beigās neatjaunot mūsu valsti, arī visticamāk šodien mēs šeit nesēdētu. Tāpēc aiz cieņas pret mūsu senčiem, kas ir uzdrīkstējušies savu personisko labumu pakārtot sabiedriskam labumam un uzdrīkstējušies grūtos laikos, politiski nostāties uz stingru mugurkaulu un teikt, jā, mums ir jāatjauno savu valsts, mums ir nepieciešama 4. maija deklarācija vai mums ir nepieciešams iestāties Eiropas Savienībā. Aiz cieņas par saviem senčiem mums arī uz priekšu ir svarīgi šo valsti saglabāt un palīdzēt katram tās individam. Labas domas palīdz un iedvesmo.